Ko tu vispār domā par laulībām? Tev ir viņas svarīgas šodien? Ka cilvēki ir kopā. Tev liekas, ka ir svarīgi apprecēties. Cilvēki ir kopā šodien 10 gadus. Es neredzu iemeslu, kāpēc to nedarīt vienkārši. Jautājums ir izšķirošs tajā apstākļā, ka mēs maldamies starp mīlestību un kaislību parasti. Vajag 2 gadus nogaidīt, un tad no matemātikas viedokļa, teiksim, no šīs formulas viedokļa, tad romantika pāraug kaut kādās citās jūtās, vai arī viņi nepāraug, vai netransformēs. Līdz ar to, skaidrs, tad nevajag dzīvot kopā. Bet, ja tas vēl turpinās, teiksim, ja tu ikdienā, ja tu mīli šo ikdienu, ja tu mīli patiešām rutīnu kopā ar otru cilvēku, neredzamies, kāpēc nespēt šo soli. Es gan teiktu vairāk laulību virzienā, kas nozīmē baznīca. Jo tad tev tiek dot īpaša svētība, par ko es esmu pilnīgi pārliecināts, vai ir īpaša atbildība. Kam ir jābūt 2 cilvēku starpā, lai izdotos šis, kā lai saka, dažiem pat neīstenojamais mērķis būt kopā, piedzīvot arī to rutīnu, un ka tev šī rutīna tiešām arī pat patīk? Kas ir tā formula? Nezinu. Es jums skaidru, kad es apprecējos. Tas bija mans lēmums. Tur neiztika bez romantikas, teiksim, bet tas bija mans pirmais pastāvīgs lēmums, lai es visiem beidzot pierādītu, ka es neesmu nekāds pastarītis ģimenē. Lai visiem... Jā, ka parasti nekonsultējas tikai ar vecāko brāli, bet kāds ir man ņemt vērā. Un faktiski tas man tāds pirmais pastāvīgais, ļoti nopietnais lēmums. Tā vai citādi es iekapsulējos uz vienu, ka šai absolūtai laimes un ideālā saskaņas sajūtai tev jābūt ikdienā. Un ja tas tā nav, tad čau. Bet tu šodien tici vispār, ka tā vēl mūsu laikos var būt ar vienu cilvēku visu mūžu kopā? Ja man nebūtu šo piemēru, teiksim, un es nezinu, kāpēc man regulāri, kaut tad varbūt man personīgā dzīve gluži nav piemērs pārējiem, vecums kuldīgi uz ģimeņu balli, kur tiek gratulēti cilvēki, kas nodzīvojuši no 1 līdz 50 gadiem un vēl vairāk kopā. Tas tāds elitārs pasākums, reitingotākais pasākums, kuldīgāk kāds ir. Un es šo pasākumu ikgadēji pēc 8. marta vai uz 8. marta vādu. Starp citu. Jā, man ir arī skaists sapnis, ko es esmu piepildījis un domāju, ka es kādu laiku no tā izvairījos no jaunības. Jo tāpēc, ka jaunībā, zin kā, bija Ziemassvētku biroja. Un tad daudz precējās, tagad mazāk precās man draugi jau. Līdz ar to es mazāk kāzās, bet toreiz es biju daudz kāzās un vēroju to visu no malas un man likās smieklīgi. Teiksim, tādas uzrunas ļoti tipiskās un tādas ar tādu patosu un dīvainībā. Visādi diezgan rēcīgs tas pasākums. Un arī kaitinoši vienlaicīgi. Un tad es domāju tā, ja man kādreiz būtu iespēja, tad es noteikti gribētu vadīt savu kāzu ceremoniju. Pats. Jā, un tad es iejuku kādreiz arī, teiksim, kad draugi precējās, tad es kādreiz iejuku tajā viņa svinīgajā rituālā, nostājos blakus Ziemassvētku biroja vadītājai, kas tajā brīdī laulā vai saraksta 2 cilvēkus, un tad es kaut ko no sevis mēģināju pateikt draugiem. Man tas izdevās labi, un šogad 27. februārī es realizēju savu pirmo kāzas ceremoniju no A līdz Z. Kaut arī man nav juridiski tāda tiesība, bet jā, tas bija lieliski, ka es piepildīju šo sapni. Es no to baidījos. Es domāju, ka man nav tāda morāla tiesība, it kā tas nospļāvos un domāju, kāpēc nē, tu to dari ar tādu kaifu, ja, ka tas tev sagādā tādu prieku, un tu redzi priekšā tos 2 cilvēkus. Mazliet tā ir arī tāda varas apziņa tajā brīdī.